jau arī saucamie vecbiedri, un arī vispārējie, kas šeit ir ieradušies. Ja vēl kāds nav iepazinies, te jau izteica par to, ka nepietiekoši tos izsūtīt par vēlu, vai pret šajā gadījumā vispār neizsūtīt materiālu, tad es esmu Mārcis Kalniņš, Vēstures un filozofijas fakultātes pirmā kursa maģistrāts, mācos vēsturi. Universitātē šis jau man ir 5. gads. Iepriekšēji 4 studiju ziņā ir bijuši lieliski atmiņā paliekoši pozitīvi, nu, kā citādi raksturojoši, ļoti, ļoti labi. Un tieši patīkams un pozitīvas atmiņas un kvalitatīvas un konkrēti spējīga augstāka izglītība ir tā, ko es kā mūsu topošais priekšsēdētāja kandidāts, nu, ja vēstošais kandidāts, principā, vēlos nodrošināt arī citiem universitātes studentiem, gan esošiem, gan arī topošajiem. Tieši tāpēc es nenācu tukšām rokām, sagatavoju tādu nelielu priekšlikumu paketīti, un tad mēs varētu sākt ar pirmo piedāvājumu. Tātad esmu izvēlējis prioritāti, kas būtu, manuprāt, šīs sasaukuma laikā tāds galvenās. Protams, neaizmirstot, kad ir arī vēl 101 cita lieta, bet, nu, manuprāt, skatoties uz to, izstudējot gan jūsu visus dokumentāciju, gan arī no valstī esošās situācijas. Tātad pirmais ir studentu sociālais atbalsts. Rezultātām vajadzētu būt, ka tas atvieglo studentu dzīvi ārpus studijām, īpaši tiem, kam ir problēmas. Kā to sasniegt? Tātad ir turpmāk jau uzsāktos projekts. Tas ir gan par šīm viesnīcām universitātēm, gan arī citi, kas ir saistīti ar atbalstu mazāk cilvēku šiem studentiem, kam ir mazāk materiāli līdzekļi. Un otrs būtu dažāda veida iespējas atlaist tieši universitātes studentiem dažādos gan valsts, gan varbūt privātajos uzņēmumos. Otra prioritāte ir līdzekļi, jo līdzekļi ir jātaču piešķirt pēc iespējas lielākam pozīciju skaitam. Kā tos iegūt, vairot, ir censties atrast vairāk Eiropas Savienības naudu, ne tikai paši fondi, bet arī iespējams sadarbība kādām citām universitātēm, ar ko kopā varētu mēģināt iesaistīt līdzekļus. Vēl viena lieta ir piesaistīt vēl sponsors, jo es izskatīju jūsu lieldraugu šo koncepciju, un tur, neskatās universitāties, ir 16 lieldraugi. Skaitu vajadzētu palielināt. Kā nākamais ir studiju kvalitātes celšana. Mērķis, protams, ir zinoši studenti. Kā to panākt? Ļoti vienkārši. Semināru un konferences gan studentiem, gan arī jūs uzsver pasniedzējiem. Jo paši jau mēs nemācamies mūs koordinē un visu tā teikt dot zinības pasniedzēji, kam arī vajadzētu ievērst uzmanību, jo šī ir neliela problēma. Jau var teikt, ka divās fakultātēs, kurās es esmu studējis, ir bijis tāda lieta, kas saskarēs ar šo pasniedzēju varētu būt arī šī informācija un arī veids, kā pasniedz kvalitatīvāk. Otra lieta ir zinātniskie konkursi, tā kā vajadzētu iespējams pavairot šo zinātnisko konkursu skaitu, lai celtu šo kvalitāti studijām. Nākamais ir informācijas aprite, kas ir mērķi būt studenti ir labāk informēti par LUSku, jo no pieredzes var teikt, ka nemaz tik daudz studenti par LUSku nezina, un LUS būs vairāk informēts arī par studentu vajadzībām. Kā to sasniegt? Izplatīt vairāk informācijas fakultātēs, tas būtu ļoti īstenībā pat vienkārši nododot vajadzīgos rīkojumus un iespējams kāds informatīvs materiāls pašpārvaldēm, kas to izvietotu. No pretējā virzienā tā būtu anketēšana un aptaujas ar interesantiem sociālajiem paņēmieniem, nebūtu neanketējot visus. Un iespējams arī vajadzētu izveidot kāds internetu fórums, kur studenti varētu izteikt savas domas un vēlmes. Nākamais ir komunikācijas ar fakultātēm. Mērķis būtu labāk sadarbības ar fakultātēm tādēļ, ka mēs zinām, ka palielam mēs visi esam ieraušies katrs savā fakultātē un nemaz tik ļoti necenšamies sadarboties, bet vajadzētu, jo tas dod pozitīvus rezultātus. Piemēram, kopīgi pasākumi, semināri, konferences, tas veids, kā sasniegt. Un viņiem šiem kopīgiem pasākumiem mums varētu piedāvāt vienkārši lielāku atbalstu. Nākamais, kas ir dokumentācijas sakārtošana, kas mērķis būtu, kad ir ātrāk informācijas aprite, kaut vai šodien piemērs.
Bet atkal citreiz neapmienītīgi ar to, ka nav, jā, laiks ir, jā, Andrei. Tad es mazliet līdz galam, tātad veids, kā to panākt, būtu ātrāk dokumentācijas sagatavošana un publiskošana, kvalitatīvāk dokumentu pārbaudas līdz to publicēšanas, jo to es arī saskāros nākamajā lasošanu dokumentāciju. Attīstības veicināšana gan universitātē, gan ārpus tā. Tātad šeit būtu iegūmi vairāk studentu, vairāk aktīvu studentu, vieglāk sponsoru iesaiste, kā arī lielāka ietekme jautājumos, kas saistīti ar universitātu un studentiem kopumā. Nu, veids, kā to panākt, ir vairāk vienkārši izvietot informāciju sabiedriskā telpā. Pēdējais, tā kā es nespēju šīs prezentāciju izteikt, tad pēdējais šis mans problēma jautājums, kas varētu būt vairāk akcentēts ir kultūra un sports. Mērķi būtu laimīgāk un apmierinātāk studenti, kuri ir uzticīgi tieši Latvijas universitātē. Un veids, kā to panākt, būtu saglabāt jau esošos pasākumus un veidot jaunus, kā arī atbalstīt studentu kultūras aktivitātes. Tā kā mēs netiekam līdz galam, tad vienīgais, ko es vēlos pateikt, ka tas viss ir atkarīgs, šī visa izpilde ir atkarīga no trīs lietām. Pirmkārt, tas būs atsaucīgs students. Jau šeit jau var redzēt, ka daļa ir ļoti atsaucīga, jo jūs visi esat šeit. Otrkārt ir vajadzīga spēcīga komanda, kas to realizē, kuras sastāv gan no komisijām, gan vadītājiem, gan fakultāšu pašpārvaldes vadītājiem, gan arī vienkārši aktīvi un darboties vēlošiem un gribošiem studentiem. Un treškārt, kas ir, man liekas, ļoti svarīgi, ir vajadzīgs cilvēks, kurš to visu spēj vadīt. Un es varētu teikt, ka esmu gatavs uzņemties šo pienākumu. Paldies. Paldies.